Inovācijas balvai iesniedzot pieteikumu, es piedāvāju jaunu fizikas mācīšanas pieeju attiecībā uz skolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem, kad skolēns no citu izgudrotu piederumu un lietotāju statusa, viņš var sevi izjust izgudrotāju statusā. Ir, kad skolēni atnāk pie manis ar zinātniski pētnieciskā darba ieceri, es viņu sākotnējo domu vienmēr ievirzu tā, lai tajā darbā skolēnam strādājot, lai tur obligāti būtu kaut kas tāds, ko viņš izveido, izgudro, aprēķina un izfantazē pats. Brīžiem tie ideju līmenī, tie risinājumi, kas viņiem iešaujas prātā, jo viņi jau nezin, ko nevar. Jā, tie risinājumi dažkārt ir ļoti inovatīvi. Tas jau ir tas nogurušā skolotāja darba cukurgrauds, kas starp visām lietām, kas tev jādara obligāti, jā, tu vari izdarīt kaut ko tādu, kas tev vienkārši patīk. Un pie tam rezultāts ir tāds, kādu visi no tevis cer, ka tas bērns būs motivēts, ka viņš būs ieinteresēts un ka viņš virzīsies tur, kur valsts visus aicina, jā, ka mīļie mācieties inženierzinātnes. Un te viņi tā kļūst par tādiem mini-inženierīšiem, tie, kuri nonāk saskarē ar mani, un pēc tam augstskolās, tur jau vairs es varu tikai priecāties, kā viņiem veicās, un cerēt, ka viņiem veiksies arvien labāk. Mūsu Druvienas pamatskolas iesniegtais projekts Izglītības inovācijas gada balvai ir skola kā sabiedrības radošās attīstības centrs. Tā pati būtiskākā lieta, kas mūsuprāt arī ir šīs te inovācijas balvas vērta un kas ir, manuprāt, vienīgā Latvijā. Tātad ir šī te tautas mūzikas instrumentu izgatavošana šeit pie mums skolā. Bērns darbojas kopā ar vecākiem, ar tēti un mammu, gatavo kokli kopā ar tēti, tapo kopā ar mammu vai vecmāmiņu. Līdz to viņš ir iesaistīts tātad šajā sabiedriskajā dzīvē, iesaistīts gan bērns, gan vecāks. Un ir šī kopības sajūta. Jo lūk, šeit skolā satiekas dažādas paaudzes. Tiek organizēti šie pasākumi dažādu paudžu cilvēkiem, lai veidotos šī kopības sajūta, šī savstarpējā mijiedarbība. Tas virzītājs spēks, bija šis te krīzes moments valstī. Jo mēs arī bijām viena no tām mazajām lauku skolām, kura bija uz slēgšanas sliekšņa. Mēs arī bijām tajā skaitā. Un lūk, tad ja mēs vēlējāmies šeit saglabāt šo te vidi, šo kultūru vidi, kas mums vēsturiski šeit ir ļoti spēcīga un ar ļoti bagātām tradīcijām, ja mēs vēlējāmies paši šeit palikt, dzīvot Druvienā un attīstīties un augt, tad mums bija jāmeklē ceļi, kā to darīt. Un man tas ir ļoti svarīgi, lai arī turpmāk šeit būtu gan šī skola, gan šis Druvienas vārds joprojām būtu dzīvs. Un man šķiet, ka man tas dod arī ļoti lielu enerģiju, jo šeit ir manas mājas, mana ģimene, mani bērni, un tāpēc man tas viss ir ļoti svarīgi un būtiski. Nostādne ir jāmaina, ka dzīve norisinās tikai pilsētā. Arī laukos var būt brīnišķīga dzīve, var būt brīnišķīgi cilvēki, un arī laukos cilvēki var atrast sev nodarbošanos, interesanti un jēgpilni dzīvot. Startautiskā bakalaurāta programma Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijā parādījās kā realitāte apmēram pirms 15 gadiem. Patreiz viena no 7 paralēlu klasēm mums mācās pēc šīs mācību programmas. Tas nozīmē, ka tad, kad jaunieši nāk uz pirmo ģimnāziju stāties 10. klasē, visi piedalās iestāju pārbaudījumā, un pēc tam nelielu jauniešu grupu, kas ir izvēlējusies, ka varētu mācīties angliski 11. un 12. klasē, piedalās vēl vienā pārbaudījumā angļu valodā, un tad tie arī ir tie skolēni, kas veido šos bakalaurāta klases skolēnu grupu. Viena no galvenajām inovācijām, es domāju, ir atšķirīga pieeja pašam mācību procesam. Skolēns tiek aicināts ne tik daudz iemācīties jau gatavas zināšanas, gatavus faktus, bet diskutēt, pārspriest, kritiski novērtēt, pētīt, un tad formulēt savu atklāto un prezentēt arī pārējiem. Varbūt tā inovācija, ko mēs gribētu piedāvāt,
ir darbs ar tekstu vai jauna pieeja darbam ar tekstu. Bet tāda pieeja, kā mēs to realizējam starptautiskā bakalaurāta programmā un pamazām pārceļam arī uz nacionālo programmu, ir ne tikai teksta izpratne un ne tikai, teiksim, leksikas apguve, bet daudz vairāk jautājumu, pētnieciski jautājumi. Un, teiksim, runājot par matemātiku, ir arī šis pētnieciskais darbs, kas man, teiksim, vienmēr ir licies interesants, ko es arī izmantoju kā modelēšanas uzdevumi, kur tiek sasaistīti tieši matemātikas lietojums ar to reālo dzīvi, kādā veidā mēs to varam izvērtēt. Un šeit arī nepieciešama kritiskā domāšana, izvērtējot to matemātisko modeli ar to reālo situāciju. Obligāta prasība ir 2 gadu laikā 150 stundas jāvelta sporta aktivitātēm, radošai pilnveidošanās un brīvprātīgo darbam. Es domāju, ka publiskajā telpā izskan daudzas diskusijas par nepieciešamību mainīt kaut ko augstākajā izglītībā. Bet, manuprāt, ir ļoti labi iepūst svaigu elpu arī vidējā izglītībā. Un caur šīm inovācijām, es domāju, mums tas varētu izdoties. Doma veidot šo lapu radās pirms gadiem 4, kad mēs ar Vitkovska kungu šo jautājumu pārunājām, un es tā ideja neticēju, bet ejot gadiem, viņš man pārliecināja, ka tas ļoti labi strādā, un viņam bija pilnīgi taisnība, viņi ļoti labi strādā. To radījuši ir ar mūsu palīdzību skolnieki. Visi veidotie modeļi ir skolnieku modeļi. Tās lietas, ko viņi ikdienā dara, tu stāsti stundā, ja? Tas ir vienkārši tāpat kā mazākajās klasēs tā ir tā nauda un kapeikas un lati, tā daļa un tas veselais. Vidusskolā tur tā mazāk, bet arī vidusskolā tas darbojas. Dabas var piemeklēt piemērus un daba izskaidro sarežģītas lietas, un gal galā arī tas rezultāts ir tiešām ilgtermiņā, un tā tad var to izpratni veidot, un ja cilvēks izprot un saprot, tad viņš ir priecīgs iemācīties un uzzināt pašmateriālu. Parasti mēs to darām stundās, tad šeit tas ir visiem arī vispār, jā. Vecāks mājās nesaprot to tēmu, kam bērnam, lai paskaidrot, viņš paskatās. Viņš arī var pamācīties. Šitādā veidā var pastāstīt. Tu par abiem kopā to visu izspriest. Tas ir radošums, tas ir interesi, tas ir to, ka var veidot izpratni ar stipri vienkāršākām lietām pieejamām mums apkārtnē. Jā, un ja tu iedomājies, ka tev kaut kas tāds vienkārši, tāda forša ideja, tu vari viņu ielikt iekšā. Pagājušajā gadā 12. klasē kāpostgalā mums bija sfēras par sfēru, un tā kaut ko, kā sākam runāt par sfēru, lodi tā tinam kāpostgalu tīteņus taisa. Plāni mums ir lapu virzīt tālāk ārpus Latvijas, un tā, lai viņiem visiem būtu pieejami, jo šī kā metode ir pieejama pilnīgi visiem. Piedalieties! Tas ir patiešām interesanti. Un Latvijā skolnieki ir gudri, atraktīvi un ļoti gudri, domājoši un radoši. Brīdī, kad iznāca mana pirmā dzējoļu grāmata, mani sāka aicināt uz skolām runāt it kā pat tikai par savu grāmatu. Vienā jaukā skaistā brīdī es sapratu, ka man patīk runāt par dzēju ar skolēniem tā, lai viņi nenomirst šajā brīdī. Piektdienās es braucu pa visu Latviju uz dažādām skolām un kopā ar bērniem interpretēju un interpretēju dzēju, runāju par mākslinieckām lietām, par šīm visām būtībām. Mana tā ideja, kas pārkāp manis pašas robežu, ir tāda, kāpēc gan mēs visi Latvijas radošie skolotāji nevarētu izveidot tādu informācijas tīklu. Es varu parunāt par dzēju, kāds cits var par 3 stūriem, kāds cits par Raini, kāds cits par kaut ko citu, kādu tēmu, ka tajā brīdī, kad es jūtu, ka mani bērni iekšēji mirst, lai ar kādām metodēm es ar viņu runātu, atbrauc kāds cits, kurš dzīvo šajā tekstā. Jo te mēs runājam ne jau par cilvēkiem no malādes, mēs runājam par skolotājiem, kuriem visiem ir šī pedagoģiskā izglītība, visiem ir šīs pieredzes. Manuprāt, šāds modelis darbojas. Un arī tad, ja es, piemēram, negūstu ne kaut kādu finansiālu atbalstu šai idejai, es tāpat nākamnedēļ došos uz Rēzekni.